Ir beigusies darba diena, un lielākā daļa rīdzinieku gluži kā centra beidzas spēka vadīti steidzas prom uz kurieni, kurais 58 virzienos. Tik daudz apkaimju ir Rīgai. Katrai sava īpaša atmosfēra un vaipsti, kuri glabā Rīgas vēstures nospiedumus, atspoguļo cilvēku gaitas, viņu kopīgās rūpes un svētkus. Iesākumā viņš bija tīri tāds tehnokrātiski analītisks rīks mums, lai mums būtu informācija. Un tad mēs sapratām, ka aiz šiem nosaukumiem jau slēpjas katras teritorijas vēsture, iedzīvotāji. Un arī eksperti mums norādīja, ka mums jāskatās uz to plašāk, mums jāsāk skatīties, vai tur var izveidoties kopienas iedzīvotāju kaut kādas kustības. Tāpēc mēs arī tad uzsākām šo apkaimu kustību un apkaimu platformu sākām lietot jau plašākā lomā. Katrai Rīgas apkaimei ir savs atšķirīgs dzīves cikls un dienas režīms. Daudz apkaimi urbānajā ainavā atbalsojas pilsētas skaņas, bet citās sastopamas lauku dzīves ainas ar žūstošu veļu balkonos, amalīgām sarunām pakalmos uz soliņiem un uz palodzēm dīkstošiem sīpollokiem. Rīga veidojās pateicoties tam, ka tā okupēja teritorijas, kas tai bija apkārt gadu no gada, gadsimtu no gadsimta, līdz pat 1979. gadam auga pilsētas robežas. Un tas ļoti atainojās arī tagadējā pilsētas struktūrā. Un tāpēc varbūt ir nomainījušās paaudzes, bet jūs pastaigājat pa Āgenskalnu vai vēl pa dažām vietām Rīgā, īpaši Pārdaugavā var just to sabiedrību, kas varbūt tur ir iekodēta jau gadsimtiem ilgi. Es esmu Āgenskalniete, jā. No bērnības dzīvoju Pārdaugavā. Un Āgenskalns man ļoti patīk kā vieta, tāda senatnīga. Mēs pašlaik stāvam arī tādā vietā, kur ir pirms vismaz 100 gadiem bija tieši tāda pat apbūve kā tagad. Tā ir vieta ar vēsturi. Rīgas apkaimes ir kā apstākļi, kā senāki un jaunāki rīdzinieku stāsti un dzīves telpu nereti spēj savienot kopējs pagalms. Jau 2. gadu lielās talkas ietvaros sadarbībā ar Rīga 2014 notiek pagalmu labiekārtošanas projekts, kurā aktīvi piedalās iedzīvotāji. Kad nāca šī pagalma labiekārtošanas kustība, tad mēs ar lielu prieku to pieņēmām. Jo, Maskavas Forštata pati pa sevi jau ir nosaukums. un cilvēki ar lielu prieku nāca pagalmā un visu palīdzēja labiekārtot. Un cilvēki, man liekas, ir izslāpuši pēc šādas kopā darbošanās. Jo, var jau gaidīt, kad kaut ko mums izdarīs varas iestādes un kaut ko, bet tas nebūs tas, ko vēlās taisni paši iedzīvotāji. Un arī šī piedalīšanās un kopā darbošanās ļoti aizrauja, jo tā ir tāda mazliet arī nostalģija, kā agrākos laikos bija šīs talkas un pēc šīm talkām ir, tad, kad tu jūti, ka tu pats esi kaut ko izdarījis gan pagalma, gan apkārtnes labā, tad ir arī pavisam cita attieksme pret šo. Bišumuiža, Ānīmuiža, Mīlgrāvis, Mežciems, Baloži, Saulīši, Čiekurkalns. Gleznainie skanīgie Rīgas apkaimi nosaukumi aicina chronoloģiju vēstures un politisko peripētiju labirintos, lai atklātu vēl neizzinātus noslēpumus, kurus pētot var atrast līdz šim vēl neiepazītu Rīgu un satikt rīdziniekus. Noderīgs ceļvedis aizraujošajos Rīgas meklējumos noteikti būs Eiropas kultūras galvaspilsētas gada programmas tematiskā līnija Ceļu karte. Top vairāk projektu un vairāk mākslas darbu, kas dažādos formātos, vai tās būtu fotogrāfijas, vai grāmatas, vai filmas, vai citu veidu mēdīji, dokumentēs un iemūžinās to Rīgu un tos rīdziniekus, kādi mēs šobrīd esam šodien. Tad jau 2014. gadā aptverot tiešām maksimāli daudz pilsētas apkaimes un maksimāli plašu pilsētas teritoriju, nevis atkal, koncentrējoties vienā vietā. Sadzīvojot, iepazīstot, kopā radot, Rīga varēs veidoties kā pilsēta ar daudziem aktīviem centriem, kas izcelsies katrs ar savu unikālu raksturu un īpašiem vaipstiem. Sagaidot 2014. gadu, kā kultūras epicentri veidosies apkaime bibliotēkas, interešu izglītības iestādes, kultūras centri un skolas. Labvakar, good evening. I hope that our guests... Es ceru, ka mūsu visiem viesiem, visiem pārējiem ir arī tulkojumi, mēs apriekojums. Arī mūsu rīdzinieki,
un arī mūsu Eiropas kultūras galvaspilsētu lielās ģimenes dalībnieki. Mēs visi esam šeit pulcējušies uz 3. starptautisko fórumu, ko mēs organizējam Rīga 2014 zīmē. Ir palikušas, kā mēs skaitījām, 411 dienas līdz kalendārajam 2014. gada sākumam. Tas ir daudz, vienlaikus tas ir arī maz. Un mēs runājam visi kopā par vienu tādu ļoti lielu, skaistu bildi ar parakstu Rīga 2014. Bet šī lielā skaistā bilde sastāv no ļoti daudzām mazām daļiņām, un katra no šīm daļiņām ir ļoti svarīga. Un šodien mēs runāsim par īpašām 58 daļiņām. Visas tās atrodas Rīgā, un visas tās ir ļoti svarīgas. Šodien mēs esam vienā no tādām daļiņām, un es gribētu dot vārdu mūsu arī sadarbības partnerim, Rīgas ekonomiskās un biznesa augstskolas rektorei Irinai Seņņikovai.